Bet jūs vispār interesē politika? Nu tā ir pazavērt šatot koču kādu? Es gan man neinteresē. Nopietni? Pavisam nav. Ir panorāmiņi ziņas nesavērt? Zinu, to pazaveros. Jā. I panorāmas, tā ka politikas par to ne pavisam nav. A par ko tā ir? Man nav interesi. Ļoti maz. Ļoti maz, jā? Jā. Par ko tā ir? Man neinteresē, tāpat nekāda to, ka nejas nav. Un tagad jau gatavojoties vēlēšanām, jau ir aptuveni nojausma, par ko balsosiet? Pagaidām nē. Parasti jau tas lēmums tiek pieņemts pēdējā brīdī. Jūs iesiet balsot uz vēlēšanām? Nu, iesim, tikai nezinām, par ko balsot. Jā. Pīsaļaļēt iepriekšēju reizi? To es izdomāju jau sen. Kas tai nosasvērat, par ko tai? Kas bija tāds notikums, kas sapratat, vat itas ir? Par tūkās latviešu tautai neticu. Naticat, jā. Ne jau tautai valdībā, es neticu. A par ko Ja naticat? sūla, ja neko nedara. Nu, vispār ziņot jau par ko, vēlēšanas tā rudenī nokļuv. Esat izdomājis, par ko balsot? To nav. Nopietni, jā. Ko jūs vispār domājat par mūsu vēriem, gudrajiem šobrīd? Oi, tādi visā nav. Nav neko laba sacēt par viņiem. Jā. Par ko tā ir? Neko labu nav padarījuši. Nav zaticīties vairākiem, jā. A kā jūs atceraties, par ko jūs balsojat pagošo reizi vispār? Par ko pirms 4 gadiem bija iepriekšējos vēlēšanas? Bija gan vēlēšanas, bija. Bet par ko jūs? Nā, atceraties vairs. Vairs jau nav. Nav gaļienis. A kā jūs vispār izdomājat, ka jāiet balsot, par ko jūs jābalsojat? Kā jūs izdomājat, par ko tā balsot beigu galā? Nu tā sarunāju, par ko? Ka pastāsta cilvēki. Tā par ko būtu jābalsoja? Kas, ko var pazaļautīs? Tā ir zinosi. Mēs visi svešamāsim tā, ka par saviem zinotu, kā svešam, tā nesaņem neko. Katrā ziņā par to, kur mums bija mūsu saraksts. Atceraties, par ko nobalsoja? Tiešām, jā. Neatceros tieši. A jūs ir tagad kāds politiķis, kas jūs cīši pateik, vai atkal cīši nepateik, ko jūs vispār, tādi varas veiri? Kuram? Es par viņu pavisam nezainteresējos, ja es nezinu, par viņu. Nu, nē, nezinu es tā. Nevaru es tā uzreiz pateikt. Bet tomēr vēlēšanās par kādu balsosi, domājot, ka jūs varētu paļaidzēt? Nezinu, nada domāt. Pašvārds mums te ir. Kādā ziņā? Nedomā par cilvēkiem, ka mums grūti ir. Es vēl labāk strodotu par tādu samaksu, lielāku, es ar atdevi strodotu. Visu dienu, a to man vajag ātri uz darbu, izskrienu pēc tam ogas, lai es varētu ģimenes saturēt, pabarot visu. To tie var uzzacitēt, ka vienreiz sūla vienu, ka tiek pie valdības, tāpat iedara savu, kas ir mīļā. Pirms vēlēšanām sūla debesmannā. Tā ir nekāda pokamī. Kādam būtu jābūt tam politikam, lai jūs domātu, itas ir gūda veirs? Kādam jām būtu jābūt? Nesuntinos, vai tāds ir. Visi saka, ka tas Ventspils, tas jau ir tāds gudīgs, tas labs par jūsu, tas, kontī, ka taisnīgi visu darīt. Tā, visu rodīs, ka, viss nepadara tā, kā mēs gribētu. Bet, kad mēs ejam balsot, jau mēs liekas, ka itas jau varētu padarēt. Bet... varētu padarīt, ka balsot tād nav. Bet manuprāt, tāda, pēc manām domām, vairāk godīgām. Godīgam, kaut kādām citām īpašībām? Lai nekur nebūtu iejaukts un tādā ziņā. Sasmērējies. Jā, sasmērējies. Tas ir diezgan svarīgi. A šobrīd ir tādi politiķi Latvijā? Ziniet, grūti pateikt. Man liekas, ka švakot. Par Latgali, lai domātu vairāk, par mūsu Latgali, par to, ka mums grūtāk par visiem.
grūtāk te dzīvot. Daudz aizbraukuši no Gaigalas Ļoti prom. daudz, ļoti. Atsagriež arī kāds atpakaļ? Nē, i netaisās. Ir jāiet tāpēc, ka mēs paši izlemjam savu likteni. Ja neies, tad izlems citi pa tevi. Tu pēc tam staigās pļaudīsies, ievēlēji, bet tu nemaz nav bijis. Man arī tā liekas, mēs balsojam tā par velti liekas, ka nav nekāda lūguma. Man pienākums ir balsot, es īšā. Ar tiem, kas neies, nescēsit, lai arī īt? Ne, es ar viņu nezakontaktēju. Kā viņi grib, tā lai dara. Nu, pasakiet, kā jūs sauc? Paldies par sarunu.